Siguldas pils kvartāla ēkās darbojās teju 20 amatnieki un mākslinieki, kuru radošajās darbnīcās un meistarklasēs iespējams ikvienam apgūt jaunas prasmes, kā arī iegādāties suvenīrus un dāvanas. Uzņēmēji, visdažādākie radošie uzņēmēji piedāvā nākt šajā pirms Ziemassvētku laikā un kopā kaut ko iemācīties, savām rokām izdarīt, kopā sagatavot dāvanas sev tuvajiem un mīļajiem un kopā pavadīt tādu radošu un piepildītu laiku, kā tāda neliela alternatīva tam, lai nebūtu jāsteigā pa veikaliem, jāmeklē dāvanas. Ne visi taisa šādas atklātas darbnīcas un tā, bet tie, kas ir tādi amatnieki, gan spieķu darinātāji, gan rotas lietu darinātāji, gan tātad audēji un keramiķi, viņi visi aicināja pie sevis uz tādām atvērtajām durvīm, lai kopā uztaisītu kaut ko skaistu. Pils kvartāls ir īpaši tādēļ, ka šajā vietā pulcējas daudz radošu personību, kuras aktīvi atbalsta vienu otru darbību. Man ļoti patīk būt Siguldas pils kvartālā. Es esmu šeit jau vairākus gadus iedzīvojusies, un mēs tad esam te vairāk radoši zīmoli zem viena jumta vai zem vairākiem, jo tur ir arī dažas ēkas, kur arī ir tikpat radoši un piedāvā dažādas lietas. Un ir tiešām ļoti forši. Mēs jūtam atbalstu no domes, pretimnākšanu, tāds. Mēs tiešām esam priecīgi šeit būt. Siguldas uzņēmēji ļoti dažādi, tā kā Sigulda mēdz būt ļoti dažādi, bet visādā ziņā ļoti atvērti un aicinoši ciemos, tādēļ visus aicinu izmantot šo iespēju. Svētku laikā pavisam būs pieejams 10 meistarklases. Šobrīd Sarkanajā Muižas ēkā jau notiek Lindas Ķuzes zīmola Cloudberry atmiņu albumu veidošanas meistarklase. Man tās, kas ir palikušas, ir tās mērķu meistarklases, kur mēs kopā ar dāmām, tur pat mājas darbs tur jāizpilda, ko tu vēlies sasniegt, kas būs tavi mērķi, bet pēc dažādiem uzdevumiem tiešām pasēdēt ar sevi, ar šo tējas krūzīti un padomāt, kas tad ir tas, ko es vēlos sasniegt šajā nākošajā gadā vai 5 gadus plānā. Un gala rezultātā, tad, kad mēs tiekamies, visām jau ir saprintētas bildes, tad mēs viņas liekam uz tādu skaistu, lielā tādā rāmī, lai tas vienmēr būtu acu priekšā un mēs zinātu, uz kurien mēs ejam un uz kurien mēs virzamies. Stāļēkā Siguldas novada keramiķe Elizabete un Osvalds Cāni piedāvā ģimenēm ar bērniem iespēju radīt un pasniegt īpašas ar rokām veidotas dāvanas sev vai mīļajiem. Priekš Ziemassvētkiem mēs kā parasti vienmēr visiem sakam, ka nākat taisīt sev dāvanas oriģinālās. Gan sev, gan citiem, kas ir ļoti jauki. Prieks ir no tā, ka tu vari uztaisīt pats, vari uztaisīt, ko tu gribi, un tas ir nekur citur nav atrodams. Tas ir tavs oriģinālais, un tā, kad tu dāvini, tad tu redzi, ka citiem arī ļoti patīk. Darbnīca ir iekārtota tā, lai apmeklētāji varētu gan novērot meistarus darbībā, gan iesaistīties paši. Elizabete un Osvalds Cāni, kuriem ir aptuveni 30 gadu pieredze podniecībā, norāda, ka darbošanās kopā ar bērniem sniedz neizsakāmu prieku. Ļoti labi sanāk ar bērniem strādāt, bērniem patīk, jo viņš pats izskatās pēc rūķīša. Tā viņi ir nosaukuši. Rūķu darbnīcā un rūķi. Pats meistars ir rūķis. Un tā tas ļoti ir. Bērniem tā patīk. Savukārt dārznieka mājā māksliniece Kristīna Kligina rīko miniatūru glezniņu un kartīšu meistarklases. Man meistarklase ir miniatūru glezniņu veidošana un mazu apsveikumu kartīšu izveidošana. Īpašā eļas krāsa tehnikā, kas nav tāda, teiksim, tradicionāli ar šķīdinātājiem terpentīniem, bet vairāk tāda sausā eļas krāsa. Un, manuprāt, tāda diezgan viegla. Tāpēc nav īpaši jābaidās. Kā min māksliniece, ainava ir tā, kas viņu iedvesmo, jo tā ir piemērota ne tikai visiem gada laikiem, bet arī svētkiem. Ziemassvētki ir šis svētku laiks, šī atmosfēra vairāk veidina uz apsveikumu kartiņu tādu radīšanu, bet būtībā tā nav tāda ļoti tematiski šaura, tikai decembris un aizmirstam. Tā tieši šādas kartītes var izmantot jebkuram savam, nezinu, mīļam notikumam, kaut vai sev. Papildus meistarklasēm un radošajām darbnīcām ik sestdienu un svētdienu Siguldas jaunajā pilī norisinās pasaku pils pēcpusdienas ar grāmatu lasījumiem. Bērniem tas sniedz iespēju baudīt aizraujošas pasakas, stāstus un rotaļas. Katrā grāmatu pēcpusdienā piedalīsies kāds iecienīts novadnieks. Kalau velti apkārt jāudelē. Es te zinu katru taku. Dodi meitu man, ne matu. Elis Ragauša, Gunta Matisona, Indars Grieviņš, Vidzemes televīzija.